Ilze Āboliņa, viņa ir Jelgavas digitālā centra vadītāja un ne tikai, pareizi? Tā prezentācija ir laikam, ja? Jā, man sauc Ilze Āboliņa, un dienu visiem. Esmu Jelgavas digitālā centra vadītāja. Tūlīt pastāstīšu, kādā sakarā Jelgavas digitālais centrs un cilvēku aizsardzība. Un esmu arī Latvijas pašvaldības savienības IK tehnoloģiju pašvaldības asociācijas valdes priekšsēdētāja. Mūsu asociācijā ir no 43 pašvaldībām 41 pašvaldība kā biedri. Līdz ar to diezgan daudz es braukāju pa pašvaldībām, ne tikai par IT jautājumiem, bet arī par cilvēku aizsardzību. Ļoti daudz pašvaldības pie mums ir bijušas ciemos, kā tad mēs strādājam. Tas, kas saka, ka mēs esam pozitīvais moments, mēs vienmēr smējos un saku, nekā, jo vairāk mēs rokam, jo vairāk ir jāroka, un jo vairāk mēs kaut ko saprotam, jo vairāk mēs daudz ko nesaprotam, un tā tas iet kā vārvi riteni, un es nesaprotu, kurā brīdī apstāties. Un jā, šis temats tieši kā reize par mazāk aizsargāto iedzīvotāju iesaist, un tā tālāk tas ir ļoti, ļoti aktuāls, un pastāstīšu tūlīt uz kaut kādiem piemēriem. Bet jā, tad es vispirms, tas mans sarežģītais uzdevums ir kā 15 minūtēs izstāstīt to, ko es runāju 2-3 stundas. Ja? Tā kā es runāšu, visticamāk, mēģināšu laikam lēnāk runāt, kā kurzemniece, lēnāk, bet mēģināšu tāds pāris slaidus. Un ja kādam būs vēl kādi jautājumi, droši centīšos tā kā uz viņiem atbildēt. Nu jā, tā man teica, ka man jāspiež būtiņu šopos. Labi. Aiziet. Jelgavas digitālais centrs ir dibināts patiesībā tikai 3 gadus atpakaļ. Kaut kādā X brīdī mēs sapratām to, ka, ja mēs gribam attīstīties un ja mēs gribam augt un dažādas veidus Eiropas Savienības fondos iesaistīties, mums ir jāsaliek visi spēki kopā. Un tie spēki ir sekojoši. Pirmkārt, tā ir IT uzturēšana, tātad mēs uzturam visu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes. Tātad, ko tas nozīmē, tie visi sysadmini, tonermainītāji, datorskrūvētāji un datubāžu turētāji un tā tālāk. Nākamais virziens IT attīstības. Departaments tikai dažām pašvaldībām vēl tāda ir, ko tas nozīmē. Mēs, protams, varam, kā es saku, pa cēneri varam nopirkt dažādu veidu ārējo pakalpojumu gan uz projektu vadību, gan uz biznesa analītiku, gan uz sistēmas analītiku, bet mēs to esam iekšpusē izveidojuši šos cilvēkus un attīstījuši ar tādu domu, ka mēs tad tiekam daudz tuvāk tam mērķim, rezultātam, ko mēs gribam sasniegt. Nākamais smagsvars ir zvanu centrs mūsu bezmaksas 8787 247, kur sēd operatori un atbild uz mūsu iedzīvotāju iesniegtām problēmām. Un zem tā ir arī tā saucamā civilā aizsardzība. Vēl viens smagsvars, kas pie mums ir tātad kiberdrošība, tas ir nemazāk nozīmīgs un ļoti cieši iet ar civilu aizsardzību kopā. Un vēl viena lieta, ko man piespēlēja pagājušā vasarā, tā ir datu aizsardzība. Nu, jā, jau tad jau. Nu, tad tev visi, lai tev to tiek. Tiec kā gribi. Nu, lūk, jā, un tad mēs tagad atgriežamies pie tās civilās aizsardzības. Vispār, kāpēc Jelgavas digitālais centrs, un es atceros 3 gadus atpakaļ, pa manīm smējās arī deputāti un teica, tev kaut kas nav kārtībā, kāds sakars civilai aizsardzībai IT, un es saku, klausies, to ir atķert bez sistēmas, IT nevar palaist, būsim tā godīgi. Un tur, kur es piedalos civilai aizsardzībā, par cik es atbildīga esmu, tad ļoti bieži ir tā, ka saucamās slēgtajās sēdēs, ko tu iznest ārā nevar, informācija ir ierobežotas pieejamības, tur katrs otrais teikums par IT. Un tagad es vadu savu asociāciju, visi biedri saslēdzās, un tagad pastāst kaut ko par civilu aizsardzību arī. Un es saku, es neko nevaru pastāstīt, tā ir ierobežotas informācijas. Jūsu tur nav. Lūk, tāpēc mums ir tāds diezgan veiksmes stāsts, šis gan mums ir veiksmes stāsts, jā, pie mums brauc ļoti daudz pašvaldības arī no Eiropas, mūs tur diezgan labi pazīst. Mēs diezgan daudz rakstam dažādu veidu projektus, jāsaka, pēdējā 12. novembrī, jā, mēs iesniedzām 5 projektus, Eiropas Savienības projektus, un tie visi bija par civilu aizsardzību. Pilnīgi visi bija par civilu aizsardzību. Mēs gaidām rezultātus, protams. Kopējais projektu skaits, ko mēs vadām ikdienā, mums ir kaut kādi 11 projekti, bet kopējais apjoms naudiņās, kā es saku, ir aptuveni 20 miljoniem, ko mēs naudiņu, protams, mums nepiezemējās, mēs esam iestādi, mums nevis pelnām, bet mums ir vajadzīgs rezultāts. Tas ir tas būtiskais, jā, bet mēs ļoti cītīgi rakstam, ļoti cītīgi par to strādājam. Nu, lūk, tad Jelgava atbild tāda par civilu aizsardzību, kā es jau minēju, un Jelgava ir apvienota ar Jelgavas novadu. Līdz ar to mūsu Jelgavas digitālais centrs ir atbildīgs civilās aizsardzības komisijas laikā, kurš koordinē visu šo darbu. Kā es saku, mēs pienesam ūdeni. Vadību pielēm, mēs tālāk darām, atvedam transportu, aizvedam, vai tur vai evakuējam, vai pievedam pārtiku, vai es nezinu, tur vienalga, visus darbiņus dronējam un tā tālāk. Tas ir visu mūsu tāds koordinēšanas uzdevums. Un tagad par trakāko. Aizsardzības ministrija kādu pusotru gadu atpakaļ vēl projām arī pārējie runā par 72 stundu somām. Es saku tā, mīļie, civila aizsardzība pirmām kārtām manā teorijā, vismaz manā galvā, ir no 3 daļām sastāv. Pirmais, tā ir tā mūsu ikdiena. Ikdiena iedzīvotājiem, tātad, nokritis koks, traka lapsa pa pilsētu, skrien kaut kur akane tajā vietā, gaisma nav ieslēdzusies, tā viss ir par drošību, par civilu aizsardzību, tā ir mūsu ikdiena. Otrs, tad, kad mēs runājam par kādu krīzi,
Vētras, Lietavas un tā tālāk, tas ir otrs, pie kā mēs gatavojamies, mācāmies, trenējamies un tā tālāk. Un trešais posms, protams, ir gatavība kara apstākļiem. Tādi šie 3 posmi ir, tas mazliet pavērš uz citu skatu punktu. 72 stundu soma ir tikai viena sastāvdaļa no 72 stundu noturības. Katra paša noturības. Es pilnīgi godīgi varu pateikt, ka pagājušā gadā jūs dzirdējāt, bija Jūrmalā, Rīgā un Jelgavā bija Vētras un Lietuvas. Nedēļu mēs tur cīnījāmies, grimām, kas tur ar laivām brauc, fotografējās, filmējās un tā tālāk. Ja? Noteikti visi Latvija to ļoti labi atcerās. Un tad tai secinājumi ir tādi, pirmais, ko es izdarīju, izmetu miskastē savu cilvēku aizsardzības plānu. Es viņu nevienreiz neatvēru, un viņš nestrādā. Tāpēc, ka tas plāns reāli bija uzrakstīts kam? Mums pašiem speciālistiem, būsim godīgi. Kurš viņu izlasījis bija? Nu, droši vien mēs, kas rakstījām viņu. Nu, vai kāds cits vēl viņu bija izlasījis? Nu, diez vai. Nu, tā. Tad, kad tā nedēļa pagāja, un es tur nebiju ēdus gulējis un vispārējo, es paskatījos uz to plānu pilnīgi ar citām acīm, un mēs viņu sapratām, kāpēc mēs rakstām pēc likumdošanas to plānu. Ja reāli dabā ir kaut kas cits, mums ir jāraksta pēc tā reālā, kas mums ir dabā, nevis tas, kas ir ierakstīts likumā. Likumu jāraksta pēc tam. Tā ir tā mūsu svēta pārliecība. Un tas, ko parādīja Vētras un Plūdu, pavisam godīgi, pirmās 72 stundas es nespēju palīdzēt nevienam iedzīvotājam. Nevienam, nekādam. Vai viņš tur būtu vīrietis vai sieviete, pensionārs vai vēl kaut kas, nevienam. Tāpēc, ka pirmās 72 stundas mēs palīdzējām, lai tiktu galā ar kritisko infrastruktūru un mūsu pakalpojumu, kas ir jānodrošina pakalpojumu iedzīvotājiem kopumā. Tātad bērnu dārzi, skolas un tā tālāk, tur ir jāatsūknē, tur vēl kaut kas bija jādara. Nu, tur bija vesela kaut visi ceļi, ielas, krustojumi, upes. Tur bija vesela virkne ar uzdevumiem 72 stundās. Godīgi vienam onkulītam aizvedām ūdeni. Tas bija viss iedzīvotāji. Bet kas notika, kas bija ļoti interesanti un svētīgi? Tad mana izpratne par to, ko es ar teorētiski domāju par tām 72 stundu katru pašu noturību, parādījās dabā. Un mūsu iedzīvotāji, Jelgavas iedzīvotāji arvien vairāk un vairāk sāk saprast, ka šausmīgi svarīgi patiesībā, ko tad mēs darīsim, kā es palīdzēšu saviem, kā es palīdzēšu savai ģimenei, savam vīram, savai sievai, vēl kaut kas, ko es darīšu, kāds ir mans plāns. Nevar paļauties. Un ja mēs runājam uz kara apstākļiem, es noteikti Ukrainu, jūs esat dzirdējuši daudz to stāstu, bet viens no stāstiem, kas man vienmēr palicis galvā, tad, kad iestājas kara apstākļi, administrācijā paliek tikai 30% strādājošie. Ļoti daudz administrācijā, kas strādā? Sievietes. Ko viņi dara? Glābi savus bērnus. Ja? Vīrieši kara frontē. Paliek tikai 3%, un vēl kāds aizmūk. Loģiski. Neatnāk uz darbu, kā saka. 30%, tātad tie procenti, bet to uzdevumu, kas ir pašvaldība uzlikt uz pleciem, kas mums ir jānodrošina, ir vienkārši tas saraksts aug ar katru mēnesi, kas mums ir jādara, par ko mums ir jāatbild un tā tālāk. Zemsardze mums nepalīdzēs, viņi būs kara frontē. Pašvaldības policija nonāk valsts policijas rīcībā, viņi atkal būs frontē. Tātad kārtība, drošība, evakuācijas, pārtika, Dievs, tas saraksts ir vienkārši abnormāls. Un tā pirmā, un būsim vēl godīgāki, pēdējos mēnešos mēs runājam nevis par 72 stundu pat noturību, par nedēļas noturību. Nav ko melot vienkārši. Nav ko melot. Tātad mums ir jāgatavo iedzīvotāji šai katra paša noturībai. Un tāpēc šausmīgi svarīga viena lieta, to es visu laiku skandināšu, ir šausmīgi svarīga viena lieta - zinoši pasargāts. Cik mēs katrs esam izlasījuši Sargs LV, ļoti labi publicēts materiāls. VUGD mājaslapā ļoti labs publicēts materiāls. Katrai pašvaldībai ir savu civilu aizsardzības plānu, lai viņi kādi būtu, bet viņi tur ir. Grūti lasām, visticamāk, jā, bet viņi tur ir. Cik daudz ir izlasījuši tos, cik daudz ir uzdevuši pēc tam jautājumus. Man ļoti reti no mūsu iedzīvotājiem ienāk jautājumi, ja viņi kaut kur izlasījuši. Mēs ļoti cītīgi cenšamies iet, mācīt, stāstīt, rādīt, bet ar to nepietiek. Ar to vispār nepietiek. Es nevaru paņemt uz masu, nepietiek. Es godīgi to pasaku, lai kā. Es uzstājos gandrīz katru nedēļu, kaut kādā konferencē, kaut kādos semināros, vēl kaut kur braucam, runājam, dalamies. Mēs sapratām tagad, taisīsim video rullīšu tagad pamācības. Video rullīši tāds maziņš, kā sakrāmēt 72 stundu somu, ko nozīmē šī noturība, kur tev iet, ko tev darīt. Visu to plānu par tādiem maziem rullīšiem varbūt cilvēks skatīsies. Iespējams, kā mēs esam īkšķījuši laikmetā, tad sāksim skrulēt un kaut ko varbūt tur ieraudzīsim vairāk un kaut ko palasīsim. Bet tas ir šausmīgi svarīgi, ka jūs katrs pats esat zinošs. Nākamā lieta - brīvprātīgais spēks. Vētra un Lietuvas pierādījumi. Vājprāts. Visi bija zāģēja kokus, atbrīvoja sūknēm un tā tālāk. Es mēģināju citām pašvaldībām dabūt sūkņus. Pati pat ar džipu tur vedu. Tālāk es to sūkņu šausmīgi laimīgi no Carnikavas, paldies Carnikai. Šausmīgi laimīgi no Carnikavas uz Jelgavu aizvedu sūkņus. Izrādās tiem sūkņiem tā vajag prasa strādāt. Kurš tad tur stāvēs pie tiem sūkņiem? Es arī pats stāvēšu, es to sūkņu pacelt pat nevaru. Ja? Un es saprotu, tālāk man zvano ģimnāzija, saka, Ilz, klausies, baigies sūda, aplūda mums tā ģimnāzija, tomēr tev bija taisnība, tur viss ir tā, mums ātri jānes mēbeles ārā, ko lai daram. Es saku, viss, man ir viss beidzies, zemesardze man zāģē, vukts man
man zāģē, visi man zāģē, man paši puiši, mēs esam pauzi. Ko man tagad izdarīt? Nu, es domāju, tā, brīvprātīgie, kuru dabūt brīvprātīgos, kam tagad uzzvanīt? Nav skaidrs. Labi, iedod savu telefonu numuru, lūdzu, pa visiem kanāliem, visos, kuriem, nezinu, vecāku čati, vēl kaut kas, izsūtat man telefonu numuru, es tikšu galā, es aicināšu, sapratīšu visu, es pūšu klāt, nokoordinēs, iznesīsim tās mānas, policija, lai sargā tās mānas, žūgs tās mānas, visu esmu izdomājis. Es tagad zvanu pie kaut kāda, man 3 dienu laikā sazvanīja 200 cilvēku. Es pie kaut kā 20. laikam kaut kur galīgi jau aizgāju ciet, jo es sapratu, ka es jau vairs nesaprotu, kas man ir uzvanījis un cik daudz atnāks, ko nē. Ukrainas pieredze parāda to, ka, ja ir brīvprātīgo skaits, pieņemsim 1000, tad, kad viņi saka 1000, mēs atnāksim, atnāk 10%. Tā, tagad es sāku rēķināt, tās mēbeles tur ir daudz, cik man vajag cilvēks, kas 20, 30 cilvēki, tātad cik man jāiztur masa, lai vismaz 10% atnākt. Aritmētika it kā labā ziņā man ir galvā, it kā viss kārtībā, ko tagad darīt. Tālāk man sāk zvanīties, zvan mazs puika, viņš saka, Klau, es mācos tajā skolā, es palīdzēšu nest, es saku, puika, cik tu liels esi vispār. Es tev varu ļaut būt brīvprātīgam. Es jau nevaru tev ļaut būt brīvprātīgam. Viņš saka, es krēslu toču nevaru panest. Man māma saka, man jāiet. Zvana kaut kāda māma saka, man ir 2 lieli zirgi, lai viņi iet un nes. Viņi mācās tajā skolā. Tālāk zvana kaimiņi. Es saku, pie 20, 30. es vairs nevarēju saprast, kurš man ir zvanījis, kāpēc man ir zvanījis, ka man tagad ir jāatzvan. Vai viņi tur būs, vai viņi tur nebūs. Kas vispār tur atnāks tajos 9 no rīta? Es pats stāvēju un saku, neviena nav. Paldies Dievam, 5 pār parādījās, 10 pār parādījās, tālāk viņi kaut kā apziņo, kaut kā mēs to visu izvilkām. Ja? Bet tas absolūti liecina, kāds bardaks ir, ko es neko nezinu. Es tajā brīdī nekā nevaru palīdzēt. Un man vēl stāv 5 dažādi žurnālisti, kas mēģina no maniem interviju vēl izspiest no tā un mēģina nofilmēt to visu procesu vēl. Tu neesi ne gulējis, ne ēdis, un tu strādā ar brīvprātīgi, un tev vēl jāsniedz vēl 5 dažādas intervijas. Tā kā visiem pēc kārtas. Tāpēc brīvprātīgi nenormāli liels spēks, un mums bija 2. datumā, novembrī, mums bija konference ar nevalstisko NVO un brīvprātīgo iesaisti ar apkaimēm, un mēs sapratām, kā mēs gribam strādāt. Tur man tiešām tādus, sapratu. Es gribu strādāt caur apkaimēm. Apkaimēs rodās tātad valdes, kas pārstāv šo attiecību, mums dibinās, Jelgavā šobrīd dibinās šīs apkaimes. Valdes, un valdēs būs padomas, un tad es gribu caur šiem apkaimēm un šiem iedzīvotājiem tie, kas ir aktīvāk ar viņiem strādāt. Pagājušā nedēļā, bet tikšanās ar iekšlietu ministriju par to, ka ir tāda, esat varbūt dzirdējuši 2005. gadā tāda likums izdots par civilās aizsardzības formējumiem. Spēkā viņi ir, neviens formējums nav nodibināts. Ko tas nozīmē, ka, ja iekšlietu ministrija vien pateikt, hei, aiziet uz priekšu dibinam formējums, tad ko lūdzu? Jā, bet mums jau jāmācās ir tagad. Ko man dod, ka man būs x stunda, tālāk viņi man teiks, davai dibini, tālāk paspēju viņus vēl apmācīt, aikipēt viņus vēl kaut kas. Es mācos 3. gadu, un es saku, ka es tur daudz ko vēl nesaprotu no tā visa procesa. Ja? Ko es darīšu ar tiem brīvprātīgiem? Un kas pārbaudīs, kas viņi tādi ir? Ar vai tur ienaidnieks, varbūt tur kāds brīvprātīgā vidu. Tas ir milzīgs process, kuram ir jābūt tagad. Un mēs šo cenšamies no pašvaldības puses, mēģinām šo jautājumu sakustināt, ka tam darbam sistemātiskam jābūt jau tagad. Jāmācās ir tagad. Un beidzam pārējām no teorētiskā uz galda apmācību, pārējām dabā un vēlreiz dabā. Tas ir šausmīgi svarīgi. Tas ir jāsaprot. Lūk, mēs ļoti daudz rakstam projektus, kurās mēs gribam dabūt apmācības naudas, jo, protams, katra kustība kaut ko maksā. Mums būs arī apmācības tieši kā reiz brīvprātīgo iesaisti. Un viena no lietām, patiešām, ja mēs atgriežamies uz to, kolēģis Skarba pateica, bet diezgan atklāti pateica to, ka plāna jau nav. Saprotat, es jums runāju par 72 stundām, ka es pat palīdzēt nevaru. Ja? Tad, un es tev godīgi tā pasaku, tad tā plāna jau nav. Nav jau skaidrs, ko darīt. Ir skaidrs, ka tā ir prioritāte, bet nav to, kur pasmelties, kur pateikt, ka tā tev ir jādara. Tas ir vispareizākais. Ja tu neesi 110 reizes, nezinu, cik reizes izmācījies, izlaipojis to visu to scenāriju, kā un ko, tu nevari pateikt, ka tas tev strādās. Un situācijas mēdz būt dažādas, bet tev vismaz 10 scenārijiem jau jābūt. Jo, ja iestāsies 11. scenārijs, tu tos 10 varēsi izmantot un varēsi vismaz to 11 kaut kā salipināt. Ja? Tā ir tāda mana godīga atbilde. Mācīties un vēlreiz mācīties pašvaldībām kopā ar visām iesaistītām pusēm. Tas ir tas, ko es redzu. Un kaimiņš sabiedrotais. Tas, kas arī vētru un plūdu parādīja to, ka cik ātrā tempā sāk mobilizēties, kam ir zāģis, kam ir tur, nezinu, cūknis, kam tur bija grābekļi, kam tur bija vāps. Tas paši kaimiņi viens ar otru sāk koordinēties, kam tur vajag palīdzēt, kam tur atvest ūdeni, kam tur aizvest uz veikalu, kam tur vēl. Un es redzēju, kā viens otram palīdzēja. 1:30 naktī apsadzās visi mobilie sakari. Neviens nestrādāja.
Paldies Dievam, ka mēs cilvēku aizsardzībā bijām tik gudri un bijām iepirkuši jau rācijas. Nu tā. Un vēl bija interesanti tas, ka tā brīža vietniekam mājās atradās vecais Latelekom parastais aparāts. Viņš bija laimīgs, 5:00 no rīta atrada to aparātu, iepstāpselēja sienā, izrādās bija maksājis līdz šim, un man veiksmīgi sazvanīja, un mēs varējām turpināt strādāt. Tā tas bija, tieši tā tas bija. Nu, pulkstenis cikos apsacās 112, neviens nevarēja uzzvanīt uz 112, viss sāk zvanīties mums uz mūsu bezmaksas tālu un 8787. Mēs katram atzvanījām, viņi bija priecīgi, ka mēs atzvanām. Pagāja, protams, stundas, kamēr mēs to izdarījām, vai viss ir kārtībā un tā tālāk, bet mēs to izdarījām. Nu, lūk, mēs runājam par tādām elementārām primitīvām lietām. Nu jā, es zinu, ka es noteikti esmu notērējis visu savu laiku, kā vienmēr nedrīkst man gari ļaut runāt, bet mums ir viens projekts, ko es tagad gribēju pastāstīt vētru un plūdu un parādīt to, ko es arī stāstīju par to brīvprātīgo iesaisti, ka man ir vajadzīgs tā, kad iedzīvotājs katrs pats piereģistrējās un pasaka, hei, mani sauc Ilza Āboliņa, esmu sieviete, tiktu veca, un īstenībā man ir C kategorijas tiesības, vai īstenībā esmu psihologs, vai īstenībā es zinu pirmās medicīnisko palīdzību, kā sniegt, un tā tālāk. Es šīs prasmes varu pati salikt, un tad, kad es pēkšņi pazaudēju kādu prasmi, piemēram, C kategorijas tiesības, piemēram, tad tajā brīdī es to C kategorijas tiesības noņemu. Bet man visu laiku stāv aktuāla datu bāze. Kāpēc es to saku? Kāpēc tas ir svarīgi? Ja man ir Jelgavā, mums ir 7 evakuācijas vietas. Katrā vietā nosaka, ka ir jābūt 12 cilvēkiem, kas tur brīvprātīgs. Nu, tur es arī saprotu, brīvprātīgi nebūs tur no pašvaldībām, kas strādā. Un katram tam cilvēkam jābūt tur kaut kādām prasmēm. Vai nu viņš tur ir vienkārši pārtikas izdalītājs, vai nu viņš ir psihologs, vai viņam pirmā medicīniskā palīdzība jāprot sniegt tur veselu virkni nosacījumu, kā viņam jābūt. Kā tieši es viņus varētu ātrā tempā sadabūt. 7 vietas, 12 dažādi cilvēki. Tātad pareiķinam, un tagad pareiķinam vēl vienu matemātiku, man patīk. Tātad, ja mēs zinām, ka tikai 10% no tā, ko tu uzrunāji, no aktīviem atnāk, tad kādai man ir jābūt aktīvai datu bāzē? Ap 800 cilvēkiem, kuri izteikuši vēlmi un pateikuši, ko viņi var un prot izdarīt. 800 cilvēki. Un man ar viņiem ir jāstrādā, man viņi ir jāmāca, tie 800 cilvēki. Nu, lūk, tāpēc mēs izdomājam vienu lietu, ka mēs uztaisīsim tādu, mums ir jau uztaisīt un testējās, notestēsim dabā aplikāciju, kuru tātad katrs iedzīvotājs varēs pats piereģistrēties, pateikt, kāda viņam ir šī te prasme, zināšanas, un mēs pieliksim klāt vēl mūsu apziņošanas sistēmu, kas mums Jelgavā jau ir, kur katrs iedzīvotājs var pieteikt savus objektus, un līdz ar to viņš saņem, ja gadījumā kaut kas notiek, tad viņš saņem paziņojums. Un tas nozīmē, ka man pietiks pāris klikšķi, kuru ietvaros es varēšu nospiest pogu un viņam izziņo. Jo ja man ir jāuzrunā 800, es nevaru uzzvanīt. Krīze jau sen būs beigusies, kamēr es vēl stājdēšu un zvanīšu un runāšos pa telefonu. Tad man jābūt kaut kādai sistēmai, kā es spēšu ātri izpūst message un ātri saņemt informāciju, ja es būšu. Un sarēķināt matemātiski, ka man tie 10% vismaz atnāks un palīdzēs. Nu, lūk, tāpēc es saku, tas ir šausmīgi svarīgi, šī brīvprātīga un NVO iesaiste, apkaimi iesaiste, mācības, ka mēs trenējamies, jo mēs vairāk trenēsimies, jo mēs būsim spēcīgāki, un tas mūsu devīze tāda arī ir. Jo spēcīgāk ir iedzīvotāji, ir spēcīgāki iestāžu vadītāji, jo man ir vieglāk vadīt krīzes situāciju. Krīze nenoliedzami būs, vētras Jelgavā, par Liepāju aizdomājas, Jelgavā vētras būs arvien vairāk un biežāk, diemžēl tāda mums ir tā situācija, un tā tad domāt par to, ka tas pats kaut kur pazudīs kaut kā, nu tas tā nav. Ir jāmācās, vēlreiz jāmācās. Nu jā, un tad beigās es gribēju tikai atgādināt, kolēģi jau daudz runāja, tātad jūs zināt, ka mums ir šūnu apraides sistēma, ja, kuru pilnveido, protams, un tā tālāk, kā jebkur jauna sistēma ir kaut kādas problēmas, bet noteikti es ticu, ka kolēģi ar to visu arī tiks galā. Un neaizmirstat, ka mums ir 112 aplikācijas, kuras noteikti uzliekat viņus uz tiem mobiliem telefoniem bez spēlītēm, lai stāv jums tā aplikācija. Tā noteikti var būt noderīga. Un palasiet, jā, protams, to Sarkselv, palasiet Vugd mājaslapā. Tur ļoti daudz svarīgas, sētīgas informācijas, par ko var iepazīties. Un tā. Nu tā, es šausmīgi triecienu tempā. Es saku, es par šīm lietām runāju daudz, dikti un gari, bet ja tās 15-20 minūtes, tad nu tā centos. Jā, paldies. Varbūt ir kaut kas. Paldies. Nu, ja no šīs runas, kā lai es tā foršāk pasaku, es domāju, šī nu bija runa, no kuras, manuprāt, līdziņu nešanai bija visvairāk, ja es tā kaut kā gribēju. Ja? Tas bija no manas puses kompliments, jo absolūti sasaista reālo dzīvi un kā tas patiesībā notiek. Viena lieta ir forši sastādīt plānus, cita lieta ir saprast, kā tas darbojas dzīvē. Ilzi, tiešām paldies. Tā, par to vērtīgo informāciju. Viena lieta, ko es aizmirsu pateikt, ap stūri uz galda ir bukleti.
Un tāpēc, kurš gribētu aizvest mājās bukletus, gan par tām 72 stundām, gan citus, tiek laipni aicināts arī paņemt viņus tur. Tagad tā, vai ir kādi jautājumi, ko mēs varam vēl paspēt Ilzai uzdot? Kā jūs ar šito visu, kā jūs neesat to prātā sajukuši to, vai ne? Apmēram tā. Viņai teikt, brauciet pie mums uz Latgali un māciet. Vēl, starp citu, balva ir sarunāta jau. Jūsu balvu priekšādātais man uzrunāja pagājušā nedēļā seminārā. Jā. Tā kā mums ar Andiņš ir sarunāts. Ļoti labi. Tā, nu, lūdzu. Jā, man Valmieras Gribatīgi ugunsdzēsēji. Manā pieredzē ir gāzes sprādziens Valmieras novadā. Es vienkārši velku paralēlis ar jūsu stāstīto, un jā, tas ir ne tik daudz kā jautājums, cik mājas darbs, jo tādā situācijā zvana visi telefoni. Un nevar atbildēt ne uz vienu, jo līnija pieņem tik, cik pieņem. Vienkārši mēs esam pie kolēģiem Vācijā arī skatījušies, viņi taisa šīs arī sakaru centrālas atsevišķās lokālās. Mums tās pēdējais piemērs bija labs, kad bija kūdras degšana mežā, un tā atbrauc kaimiņi igaunīši, un tie atbrauc ar visu savu sakaru būšanu, un ar Tallinas centrālu sadarbojās kopā. Tā kā šis ir arī darbs brīvprātīgajiem tieši strādāt, atbildēt uz zvaniem, jo mūsu tēma šodien ir par cilvēkiem ar invaliditāti, ja? Un droši vien, ka tie cilvēki zvanīs, un tad arī vajag kādam šo informāciju apstrādāt. Tā kā tas man vairāk tāds salīdzinošs stāsts. Nu, tāpēc es saku, tā mūsu ikdiena, tā cilvēka aizsardzība ir mūsu ikdiena, un tāpēc mums ir tas zvanu centrs. Mums ir visi ģenerators, serveri dublēti un tā tālāk. Respektīvi, ja mēs paliekam pilnīgi bez sakariem, bez neko, tad vismaz mums var uzzvanīt. Un mūsu operatori strādā 24/7, un viņiem ir izstrādāts vadlīnijas. Respektīvi, ja zvanītu attiecīgie iedzīvotāji un interesētos, viņi varētu pirmkārt mūs sazvanīt. Nu, es nevaru teikt 100%, tad es vispār melo droši, nekas jau nav droši mūsu pasaulē. Bet ar lielu varbūtību mūs varētu sazvanīt. Mums pat ir izstrādāts mehānisms, ka pat mums jāpārvācās mežu vidū, kā mēs ar industriāliem datoriem varam tos zvanus turpināt joprojām saņemt un kā mēs esam neatkarīgi no tā, kas apkārt. Vēl ir viena lieta, Jelgavai ir savs optiskais tīkls, 175 km tagad laikam garumā, kur mēs nelaižam nevienu citu iekšā, respektīvi jāapsadzās viss internets, kas Latvijā, mēs turpinām strādāt tai mūsu lokālajā, mēs tev iedzīvotājiem maksimums cenšamies līdz ar to palīdzēt. Un mēs šausmīgi labi saprotam, ka komunikācijai milzīgs spēks ir un ļoti šausmīgi svarīgi, kad ja var uzzvanīt, tad skaidrs, kas tev ir jāatbūt. Tev ir soļi, ko tu vari, kas tev ir jāsaka, kas tev ir jādara, kur tev ir jābrauc. Pie tā mēs trenējamies. Ja es teiktu, ka viss ir izstrādāts, nē. Jā, starp citu, mums arī testēšanas nolūkās tūlīt būs alternatīvie sakari. Pie mums brauks, kas tie tādi bija laikam igauņi, es jau vairs neatceros. Testēsim, kā mēs varam nodrošināt. Plus nākamā lieta, mēs taisam to saucamos neatkarīgos, viss, kas saistīts ar rācijām, tas arī mums ir. Nu, tā kā mēs daudz par to domājam. Mums ir arī signālu, kā lai pasaka, pastiprinātāja antenas pat ir iegādāts. Tas arī mums ir, tā kā, jā, mēs tam diezgan nopietni pieejam. Ja es pareizi sapratu, tad lielu daļu no tā visa jūs darat arī pateicoties tam, ka jums ir šie Eiropas projekti. Mēs ļoti jūs rakstam. Varat finansēt šādas un tādas kustības. Jā, mēs diezgan daudz rakstām par tiešo Eiropai, ne tik daudz ar Latviju. Latvijā, godīgi pasaka, Latvijā ir diezgan liela birokrātija, lai tos Eiropas fondus līdzekļus dabūtu, un daudz jāpierāda. Ļoti svarīgi, ka mēs sadarbojamies ar zinātni, pētniecību, mēs daudz ko pilotējam. Mums varbūt arī negatīvas kaut kādas lietas, kas iznāk no šī pilota, bet tas ir ok, tas ir pareizi. Mēs saprotam, ka tā darīt nevajag. Un mēs no tā nebaidamies. Mēs nebaidamies kļūdīties, un tāpēc mēs ļoti daudz rakstam ar ļoti daudzām valstīm. Mūs diezgan labi zina, kā Jelgavas poets Eiropā. To mūs diezgan labi atpazīst. Līdz ar to mums ir izveidojuši tādu aģentu tīkls, kas piesaista mums zvanus. Hei, klausies, reku Francija, reku Vācija, reku Igaunija, grib to un to. Negribat jūs arī startēt? Un tas ir tas, ko mēs darām ļoti cītīgi. Tā. Ivars Kalniņš, Latvijas Nezagas Savienība. Jautājums ir par pieredzi par jūsu telefonu zvanu centrāli 88. Jā, seko, iespējams ir komunikācijas cits veids, piemēram, cilvēks ar dzirdes traucējumiem.
Jā. Ir iespējams jums piezvanīt. Tātad piezvanīt nē, bet mums ir interaktīvā karte, kurā var pieteikt attiecīgos pieteikumus. Karte ir sajūta kopā jau ar mūsu sistēmu, respektīvi, un iedzīvotājs rada feedback atpakaļ. Ja gadījumā kāds no aktivitātēm veikta, viņš redz, karodziņš ir zaļš, tātad ir iesniegts, karodziņš ir dzeltens, sākās darbība, karodziņš ir sarkans, tur kaut kas cits ir, karodziņš ir viss beidzies. Respektīvi, aktivitāšu veids, viņš var pieteikt, viņš var uzzvanīt, viņš var WhatsAppā uzrakstīt, viņš var kājām atnākt, Ja mēs runājam par neredzīgiem, tad es domāju, ka tev ir jautājums par līdz cilvēkiem. Visticamāk tā būs, jo tādu risinājumu īsti nav. Nav mums tāda. Tur tehnoloģiski pagrūti iedomāties, kā to varētu. Nē, es domāju, ka nē, jo mēs arī testējam šobrīd cilvēku aizsardzībā balss atpazīšanu programmu. Respektīvi jau šobrīd, kāpēc? Tāpēc, ka tad, kas atsaucās caki kopā, cilvēku aizsardzības komisijas, tās sēdes uz stundām ilgi, man tā sekretāra pēc tam mēnesi raksta protokolu. Mēnesi. Šobrīd jau tehnoloģija ir tāda, tu noliec diktofonu vai kādu ierakstu sistēmu, un viņš tālāk to pasaka, ko Ilza Āboliņa teica, to izdarīt, to tikai izdzēs visu lieko, jo tā tehnoloģija tik jūtīga, ka man jau tā bija, kad, nesaukšu vārdus uzvārds, bet cilvēks aizsardzības komisijas sēdes laikā policists savā starpā sarunājas, čukst viens otram, klausies, baigi garlaicīgi, aizim uzpīpēt. Tas parādās tajā protokolā, tas tev ir jāizdzēš, tur neko nevar darīt. Jā. Tas ir svarīgi reizēm galu galā. Jā, arī tā, cilvēkam vienalga mākslīgais intelekts ir, bet cilvēkam jābūt. Un tā, ka, ja man prasa tā ātri dizainēt, kā IT-tehnikam, jo es pa lielam esmu IT-tehniks, tad es teiktu pielikt klāt pie ierakstu tur, kad zvana. Un jā, noteikti, ka varētu, jā, tas būtu interesanti. Paldies. Mums ir jākust uz priekšu patiesībā, mums laiks drusciņi spiež. Mani? Jā. Man ir kaut kad arī jāstrādā vispār. Nē, noteikti mēs varam sazināties, kontaktus apmainīties un tā noteikti. Es labprāt tiktos lielākā, lielākā pulkā kaut kā, jo tās jautājumi un tās atbildes jau viens tās pašas pa lielam ir. Bet jā, noteikti esmu atvērta, bet jā, droši sazināsim. Ilze, paldies. Paldies, tiešām.